Šonedēļ no ceturtdienas līdz svētdienai visos veikalos Maxima. Tomāti 1 kilograms tikai 95 centīmi. Maxima. Par visu padomāts. Tālredzīgie par nākotni domā jau šodien. Daudzu 10 lielāko Latvijas kompāniju darbinieki ir iesaistījušies Unibankas privātajā pensiju fondā. Tāpat daudzi ar Unibankas palīdzību ir iesaistījušies valsts fondēto pensiju sistēmā. Un tagad vienkārši padomāsim par 2025. gadu. Mēs palīdzam krāt gudri un ienesīgi. Esat sveiki jaunajā sērijā raidījumam Uzpucē kupenu. Šoreiz mums ir veseli 4 dalībnieki, taču tikai viens tiks pie galvenās balvas - eklera ar šokolādi. Uzvarētājs tiks noskaidrots jau šovakar. Šodien esam tepat pie Rīgas lidostas mūsu privātajā poligonā. Šoferiem šeit nāksies pārbaudīt ne tikai savas vadīšanas iemaņas, bet arī disciplīnu un fizisko sagatavotību. 4 jaunieši nāk. Kurš dzidra? Šis ir mans teksts. 4 jaunieši nāk no dažādākajām Latvijas pilsētām. Domāju, ka ir laiks arī jūs iepazīstināt ar šīs dienas dalībniekiem. Dzidra, nu lasi taču. Atvaino. Nevar vienolaist acis no šīs dienas galvenās balvas. Eklera ar šokolādi. Sīkals jau tek. Mūsu 4 dalībnieki ir Krustiņš. Pārstāv Karaicijam. Ieradies savā Audi A4. Jeb, no dēvētājā Circenītī. Rīpas kungs atbraucis no Darbasbrenčiem ar Volkswagen Golf 4 dīzeļa dzinējs bez turbīnas. Laimutis savukārt pārstāv Lopdārzus. Atbraucis savā Opel Astra. Un vispēcot Smaidonis no Lažas pagasta, Lāga puisis ieradies ar savu Volvo S60. Kāds prieks iepazīties ar šīs dienas dalībniekiem. Vēlos pastāstīt gan jums skatītājiem, gan pašiem dalībniekiem par trases maršrutu. Trase nav liela, taču dažviet iespējams attīstīt pat 70 km/h lielu ātrumu. Viss sākas ar starta finiša līniju garajā taisnē, un kustība notiek pretpulksteņrādītāja virzienā. Pēc kartes izskatās, ka vadītāji varēs attīstīt lielu ātrumu, taču šis ir bedrainākais trases sektors, kas izveidots ciešā sadarbībā ar Rīgas domi. Tālāk sako ļoti ass hairpins. Šovam ritot tieši šī pagriezienā savu karjeru beiguši daudzi BMW markas auto īpašnieki. Pēc hairpina vadītājiem būs iespēja uz brīdi sasniegt trases maksimālo ātrumu, taču būs jāsagatavojas vēl vienam plašam hairpinam, kas sāsinās uz līkuma beigām. Šeit šoferiem nāksies samazināt ātrumu, jo otrā pagrieziena ārējā malā atrodas bedre, kas veidota pēc tipiska Rīgas aku vāku dziļuma. Šeit arī nav ieteicams izraisīt sānslīdi, jo uz sektora beigām segumā atrodams betona āķis, uz kura var noraut riepu. Tālāk seko trases pēdējais sektors, kur arī iespējams attīstīt maksimālo ātrumu, taču beidzamais hairpins ir sagādājis grūtības pat mūsu meistarīgākajiem šoferiem. Lūk, tāda ir raidījuma Uzpucē kupenu trase, kurā par gardu balvu cīnās dalībnieki no visas Latvijas. Nu ir pienācis laiks atklāt uzdevumus, kurus pildīs mūsu šīs dienas dalībnieki. Mūsu raidījuma koordinatori ir izdomājuši 3 ekrānos redzamās disciplīnas. Šodien sākumā noteiksim, kurš ir visstiprākais autovilcis. Ticiet man, tas nebūs tik viegli. Zemtur būšu atklāta. Šis sērijas balva man ir kā medus burka vienajam pulkam. Var redzēt, tev jau pils iekalas uz mūsu studijas galda. Bet tagad paskatīsimies, kā veicas mūsu 4 dalībniekiem. Sākumā dalībnieki mēģina pierādīt savu spēku velkoties aiz Krustiņa automašīnas. Laimutis, pat neieņemot starta pozīciju, jau izstājas no uzdevuma pirmās kārtas. Viņam seko arī Smaidonis. Vai Ripas kungs spēs noturēties līdz finišam? Uzmanies pēc laika! Arī Ripas kungam aptrūksta spēki 100 metrus no finiša taisnes.
Ripas kungs iegūst punktu par labāko rezultātu pirmajā kārtā. Otrajā kārtā Smaidonis atteicās no starta, taču Ripas kungs ar Laimuti norunāja startēt individuāli. Drīz vien arī Ripas kungs gluži kā hokeja Ripa gandrīz uzpucēja kupenu. Es atpūtīšos par rokas nogari. Vai šis cik labs bija? Tas, ka tu vēl iemēs tānis. Laimuta mēģinājums izvērtās visai īss. Ripas kungs uzvar arī otrajā kārtā un iegūst punktu. Taču tagad pienākusi Krustiņa kārta pierādīt savu spēku. Viņu vilks Smaidonis. Krustiņa punkti tiks skaitīti dubultā, jo viņam nācās vilkt pārējos dalībniekus. Laižam. Krustiņš izvēlējās uzlabot savas izredzes vinēt sēžot uz maisa, taču slīdot pāri Rīgas domas projektam, ceļa segums norāva maisu nost. Drīz vien Smaidonis nolēma apstādināt automašīnu. Otrajā kārtā Krustiņam veicās daudz labāk. Nu jau viņš slīdēja pa trases ātro daļu. Bez aizķeršanās Krustiņš mierīgi mēroja savu ceļu un nu jau tuvojās plašajam Heirpinam. Šķita nekas nespēs viņu apturēt. Pagrieziena sākumā segums nomainījās uz sniegu un drīz vien Krustiņš kļuva par šķūri. Viņš uzšķūrēja savu kupenu, taču tas nebija šķērslis vinēt šajā disciplīnā. Krustiņš iegūst 3 punktus un izvirzās vadībā. Paskatīsimies uz rezultātiem. Tas nudien bija uzdevums. Laimutim ar Smaidoni būs jāsakoš zūgus, lai panāktu Krustiņu. Bet viss vēl nav zaudēts, šis bija tikai pirmais no 3 uzdevumiem. Paskatīsimies, kas seko tālāk. Tikko noskaidrojām stiprāko autovilci. Taču tagad visiem tiks dot iespēja sēsties pie stūres un pierādīt sev trasē. Kuram izdosies viskaistākā sānslīde? Atšķirībā no iepriekšējās sezonas, šoreiz visiem dalībniekiem ir priekšpiedziņas auto. Zemtur, kā tev šķiet? Kuram no dalībniekiem varētu vislabāk izdoties sānslīde? Domāju, visiem dalībniekiem ir labas izredzes un šeit tiešām izcelsies vadītāja meistarība. Krustiņa auto, Audi A4 ir vietēji populāra izvēle ar labu overstīru. Ripas kunga Volkswagen Golf 4 ir visā pasaulē zināms kā viegli vadāms auto. Laimuta Opel Astra pēc formas līdzinās Golf, taču aprīkots ar benzīna dzinēju. Savukārt Smaidoņa Volvo S60 ir svars, kas ļautu viņam uzturēt inerci cauri pagriezieniem. Paldies, Zemtur! Tagad skatāmies, kā veiksies mūsu šoferiem. Smaidonis savā braucienā pārbauda Rīgas aku vāku dziļumu. Smaidonim sānslīdes izraisīšana sagādā lielas grūtības. Pirmajam vienmēr ir grūtāk. Paskatīsimies, kā Laimutis valda savu mašīnu. Okay. Izskatās nedaudz labāk, taču pagaidām puišu sniegums nav salīdzināms ar raidījumu iepriekšējo sezonu. Jā, bišķi uzgāzē. Neuzgāzēties šitā, jā. Laimutim bija bail ienest mašīnu pareizā sānslīdes leņķī, un to nejauši izdarot, viņš nespēja novaldīt auto. Šeit redzama Laimuta labākā sānslīde visa uzdevuma laikā. Laimuts nudien cīnās ar fiziku. Vai Ripas kungam izdosies labāk? Opā! Tas bija līdz šim neredzēts paņēmiens. Rallijā auto šādi tiek ienesti pagriezienos. Taču Ripas kungs izlaida lielo Heirpinu. Vai šī sānslīde tiks ieskaitīta? Domāju, ka šova koordinatori to izlems līdz uzdevuma beigām. Krustiņš vēl gaida savu startu. Šādu ieeju pagriezienos mēs esam redzējuši tikai pasaules drifta čempionātā biķernieku trasē. Krustiņš ar augstu meistarību izbrauc plašo Heirpinu. Esam guvuši nelielu ieskatu, kā mūsu 4 dalībnieki valda savus spēkratus. Tagad būtu labs brīdis doties soli tuvāk balvai. Noslēdzam sānslīdes uzdevumu un skatāmies, kurš no šoferiem visvairāk reizes uzpucēja kupenu. Neaizmirsīsim apskatīties uz rezultātiem. Vai Ripas kunga sānslīde tika ieskaitīta? Saņēmām zaļo gaismu. Koordinatori Ripas kungam piešķīruši 3 punktus par unikālu sniegumu trasē un ļoti augstu meistarību. Ripas kungs ir kā radīts drifta uzdevumiem. Lai arī redzējām tikai vienu kadru, viņa sniegums kopsumā bija pavisam citā līmenī. Tā nu Krustiņš zaudē pirmo vietu.
Taču šoferiem vēl atlicis viens uzdevums, kur visiem būs iespēja nopelnīt punktus. Pēdējo uzdevumu bijām paslēpuši no dalībnieku acīm. Kā varat nojaust pēc nosaukuma, mēs skaitīsim, cik reizes puiši ieslīdēja kupenā ar savu auto. Ripas kungs šo uzdevumu pavadīs ērti, sēžot studijas dīvānā ar siltu tējas krūzi rokā, jo visas sērijas laikā viņš nereizi neieslīdēja kupenā. Ko tas nozīmēs viņa pirmajā vietā, mēs tūlīt pat noskaidrosim. Sāksim ar Smaidoni. Viņš pirmajā aplī jau paguva kārtīgi uzpucēt kupenu pašā pēdējā pagriezienā. Arī iepazīšanās aplī viņš neiztika bez kupenas. Smaidonis izšķūrēja gludāku pagriezienu Ripas kunga sānslīdē. Pēdējā pagrieziena ledainais segums viņam jau atkal lika izslīdēt. Smaidonis gandrīz ieslīdēja kokā. Kā saka, 3 lietas, labas lietas. Smaidonim neveicas ar pēdējā pagrieziena izdriftošanu. Šinī brīdī Smaidonis nospieda bremžu pedāli un atļāva mašīnai overstīrot līdz galam, līdz kupenai. Smaidonim pienākas 5 punkti par 5 pamatīgi uzpucētām kupenām. Kā veiksies Krustiņam? Arī Krustiņam atsevišķi pagriezieni sagādāja lielas grūtības. It īpaši otrais pagrieziens pēc plašā heirpina. Tāpat kā Smaidonis, arī Krustiņš iepazinās ar pēdējā pagrieziena viltību. Krustiņš ļoti pārliecinoši iekaro katra pagrieziena kupenu. Arī šoreiz Krustiņam neizdodas izdriftot pēdējo līkumu. Krustiņš saņem 5 punktus. Nu ir pienākusi Laimuta kārta. Vienīgā reize, kad Laimutis izslīdēja, tika nofilmēta caur Smaidoņa auto. Ar šo arī noslēdzam pēdējā uzdevuma atskatu. Kurš no šoferiem būs šīs sērijas uzvarētājs? Tas ir Krustiņš. Viņš pārliecinoši ieņem pirmo vietu un vinnē šīs dienas galveno balvu – eklēru ar šokolādi. Ripas kungs atpaliek pārnieka 3 punktiem, jeb 3 kupenām. Vēlos apsveikt Smaidoni ar izcīnītu 3. vietu. Lai arī sākums bija visai bezcerīgs, viņš atrada sev ērtu pozīciju trasē un pēdējā uzdevuma laikā apsteidza Laimuti. Paldies visiem, kas bija kopā ar mums 2. sezonas 1. sērijā. Novēlam jums jauku vakaru un uz drīzu tikšanos!